Devās izcelt visus 5 akmeņus, bet ļoti laba sezona priekš Dītas Zariņa. Rolands Fersters tiek galā ar 4 akmeņiem, bet manuprāt arī, ka Rolandam šī sezona ir rakstām ar treknu lielu pluszīmi. Viennozīmīgi, jo izcīnīt 3. vietu kopvērtējumā regulārajā sezonā, tas ir liels pluss Rolandam. Nu, Oskars Brugemanis, tas ir cilvēks vai kādas, kā saka, sporta spēlēs komandas, kuras vienmēr ir labā līmenī, no kurām vienmēr var gaidīt dažādus pārsteigumus. Nu, šajā sezonā pagaidām vēl viņam nav izdevies pacelt 5 akmeņus. Nu, varbūt fināla sacensība 10. vingrinājuma laikā. Tas izdosies Oskaram Brugemanim. Viņš uzceļ 4 un nemet plinti krūmās, bet mēģina sezonās. Noslēgumā tomēr pievarēt šo 180 kg smago Atlanta akmeni. No ko, Oskar, mēs tev to novēlam, lai tev arī šī sezona paceļot šo akmeni būtu tiešām veiksmīga. Nu, redzam, ka konsultācijas sniedz Dīdzis Zariņš, gan arī Andris Lešovnieks. Vēl laiks ir, to saka Andris Lešovnieks, sacensību tiesneša asistents, vēl atļautais dopings, ožamais spirts, bet izskatās, ka paliekam pie 4. Nu, tu šogad esi vienreiz licis 5 akmeņus, nav skaidrs. Bet, protams, ka spēku nav. Kāds bija? Šīs bija Latvijas spēku vīru čempionāta, vispār Latvijas spēku vīru sacensību vēsturē smagākās sacensības. Šis bija viennozīmīgi smagākās sacensības. Noteikti 2 dienas mājā gulēšu tagad, neko nedarīšu. Un ja nu tas būtu tiešām izšķīrs, ja tas būtu čempionu titulu jāceļ šis akmens, tad atrastos spēki pacelt 5. akmeni. Nu, nezinu. Diez vai. Jā, nu mēs redzam arī pēc atbildēm, ka spēki tiešām ir izsīkuši 2 dienas ļoti karstos laika apstākļos. Gan Ventspilī, gan Ikšķilē dalībnieki cīnījās, un arī Dainis Zaģers, neskatoties uz noplēstajām tulznām, pārplēsto saiti un visādām citām ķibelēm. Māris Rozentāls 4 akmeņi, tikai 4 akmeņi. Vai tas būs pietiekoši, jo Māris ir starp šiem 4, kur viens būs liekais? Jā, bet kurš būs liekais? Vai Māris Rozentāls, vai Ivars Kazeļņiks, vai Mareks Leitis, vai Ārtis Plivda? Nu, tas taps atbildēts faktiski tikai pēc pēdējā spēku vīra starta šajā pēdējā disciplīnā, pēdējā vingrinājumā Elsāna akmeņos. Nu, pagaidām Ivar no Māras šķir tikai puspunkts, un arī turpat ir arī Mareks Leitis. Nu, kurš kuru, nu tagad izšķirās ļoti daudz. Ivars nekad vēl nav bijis godalgotajā vietā Latvijas spēku vīru čempionātā. 4 akmeņi ir, un Ivars 5. akmeņu nemaz nedosies celt. Tātad ir izreķinājis, ka viņam pietiek ar 4 akmeņiem, vai tiešām nebūs pieļāvis kļūdu. Jā, nu varbūt tomēr vajag doties pie 5. akmeņa. Nu, tauta pieprasa, nu vēl neviens no sacensību dalībniekiem Ikšķilē nav uzcēlis šo 5. akmeni. Nu, varbūt Ivars. Nē, nu, protams, ka emocijas ir zudušas. Nu, ko, gara sezona. Kā pa viļņiem, Ivar, televīzijas kamerā. Man acīs neskaties, kā pa viļņiem. Pielīmējās tomēr viņš pie manis, ja? Nu, ko, Ivar, ja Māris būtu pacēlis 5. akmeņu, vai tev bija šodien spēka pacelt 5.? Ja viņš būtu, es mēģinātu, es ceru, ka būtu spēks. Bet es gāju uz rezultātu un izdarīju savu. Tu šogad esi cēlis 5 akmeņus? Kandavā tu pacēli 5 akmeņus, ja? Nu ko, tavs brālis ir projām. Kā tev liekas, vai tu pietiekoši labi aizstāji lielajās fināla sacensībās savu brāli? Es domāju, ka jā. Nav no vainas. Tu biji cerējis, ka varētu būt tik labi rezultāti šajā superfinālā? Godīgi pateikt, nē. Nav daudz kā baidījos, bet, ir labi. Un tad ir jautājums vēl viens. Ko tu novēlēsi? 2 dalībnieki vēl ir aiz sevis. Lai vinnē stiprākais, ko var pateikt. Nu, ļoti demokrātiski un pareizi atbild, manuprāt. Nu jā, bet Marekam Leitim ir droši vien tāds, uguns pakulās, jo turpat ir gan Māris, gan Ivars. Nu, viņam nevar pielaist kļūdas, viņš nedrīkst pielaist kļūdas, un ir bieži gadījies, ka tieši akmeņi daudz ko izšķir, un iespējams, ka arī šobrīd Ikšķilē izšķiļās 2., 3., 1. un 4. vieta. Nu, ko? Mareks ir uzcēlis 4, nu vēl neviens nav uzcēlis 5. Ja Mareks ceļ 5. akmeni, viņš ir izvirzījies vadībā starp visiem šiem 3 dalībniekiem, līdz ar to vismaz
Otrā vieta viņam ir garantēta. Ja viņš to dara, viņš apliecina regulārās sezonas uzvarētāju titulu. Marek, kā tu varētu atbildēt arī ar plašākiem teikumiem? Marek, tev nebija bailes, jo iepriekšējā posmā jūs arī nepacēlāt 5 akmeņus, un arī tagad tu redzi, ka tikai tu esi pacēlis pagaidām 5 akmeņus. Nebija baila pirms starta? Ļoti baidījos. Ļoti karsts laiks, viņu varēja izslīdēt. Un tu biji līderis ļoti ilgu laiku šajā superfinālā. Nebūs sāpīgi, ja gadījumā Artis tev apies. Ko darīt? Stiprākie vinē? Labi. Tev šī sezona bija ļoti veiksmīga. Vai tev ir tu var uzskatīt, ka šī ir labākā un veiksmīgākā sezona tavā sporta karjerā? Protams. 2 pirmās vietas nebija bijušas. Kopvērtējumu uzvaru. Tas arī vēl. Un vēl kāda medaļa varbūt arī šodien superfinālā. Arī jau ir. Pastāst man vienu lietu tagad, jo es tikai vienam cilvēkam jautāju. Tu biji līderis, tu it kā pārliecinošāk to darīji. Vai tiešām šīs bija smagākās sacensības Latvijas spēkvīru vēsturē? Bija. Vajadzēja pašam pamēģināt. Mums ir palicis tikai viens dalībnieks, Artis Plīvda. Un mēs uzzināsim, kurš ir stiprākais Latvijā 2010. gadā. Vai tas būs Artis Plīvda, bet tev pašam, tu visiem uzdod jautājumus, pats arī esi startējis. No malas sēžot, skatoties un komentējot, vai bija spēcīgākās un grūtākās, ko? Redz, kur ir zosāti, man ir uz rokām viennozīmīgi. Tās bija Latvijas spēkvīrs vēsturē, sacensību vēsturē grūtākās sacensības. Nežēlīgs karstums. Dalībniekiem traumas sezonas laikā. Sezonas noslēguma sacensības. Emociju nav, bet gribās un cīņa līdz galam, līdz pēdējām akmenim. Artis Plīvda, neveiksmīgs varbūt sākums Ventspilī. Ļoti labs starts Ikšķilē, arī Marekam ļoti labi. Viņi cīnījās līdz pēdējiem brīžiem, līdz pēdējām akmenim. Un lūk, Artis Plīvda kļūst par Latvijas spēkvīru 2010. Arti jārunā, televīzijas skatītāji arī grib jūs šīs emocijas. Mēs esam Arti redzējuši bez skrekla, bet mēs neesam tik nogurušu Arti redzējuši nekad. Nekad mēs neesam redzējuši tik nogurušu Arti Plīvdu. Bet šis gandarījums ir 5 akmeņi un uzvara 2010. gadā. Bet pirms tam vēl atskatīsimies uz Elsana akmeņu disciplīnas kopvērtējumu. Artis Plīvda, Mareks Leitis pacēla vienīgie 5 akmeņus. Oskars Brugemans, Ivars Kazēņiks, Dainis Zaļers, Rolands Fersters, Māris Rozentāls tiek galā ar 4 un Māris Blumfelds ar Dīdzi Zariņu. Un nekas viss vēl ir priekšā 2011. gada spēkvīru čempionāts. Un Artis Plīvda, protams, uzvarēja ar nelielu atrāvienu. Mareks Leitis pašās beigās izrāva atpakaļ 2. vietu. Ivars Kazēņiks pirmo reizi medaļās. Mārim Rozentālim pavisam maz pietrūka līdz godalgām. Dainis Zaļers, protams, apliecināja savu augsto raudzi. Un arī pārējie dalībnieki. Kā tev bija? Es zinu, ka tu neesi gulējis ilgi, domājis. Uztraucies. Vakar 3. vieta tikai pēc 5 vingrinēm. Neveiksmes. Kā bija, kad tu devies uz šo superfinālu? Tu ticēji, ka tā var notikt? Zemam ziņā ticēju, bet zināju, ka būs grūti cīnīties, jo tiešām visi ir spēkvīri šogad ir pielikuši. Un tu jau var redzēt pēc rezultātiem. Tu nevari zināt, kurš var vinnēt to vingrinājumu. Bet labi, ka viss laimīgi beidzās. Kad tu atnāci, cik gadus atpakaļ to sāk startēt? 3, 4? 2. sezona. 2. sezonā. Tu ticēji kādreiz, ka tu vari būt Latvijas stiprākais cilvēks 2010? Godīgi neticēju. Paldies ģimenei, visiem atbalstītājiem, kas palīdzēja. Jo tiešām smagi sagatavoties. Jo Latvijā ir krīze. Un cerams, ka nākošais startēšu vēl.
Un novēlējums visiem spēka vīriem, kam bija par šo sezonu, un novēlējums visiem televīzijas skatītājiem un spēka vīriem un arī skatītājiem klātienē uz nākošo gadu. Lai spēki vīri gatavojas. Nākošais būs jauns čempionāts. Skatītāji, lai skatās LMT, jo tā ir stiprākā televīzija. Un lai nāk uz sacensībām vairāk. Un viss būs kārtībā. Paldies. Paldies, cienījamie televīzijas skatītāji. Vēl jau nekas nav beidzies. Vēl būs apbalvošanas ceremonija. Jā, nu lūk ir šie spēka vīri, kas visas sezonas garumā startē dažādās Latvijas pilsētās. Protams, jāsaka, milzīgs paldies visiem atbalstītājiem, visiem, kas noticēja, ka šīs sacensības ir vajadzīgas, lai skatītājiem radītu prieku. Un lielākajā daļā pilsētu, kur mēs bijām, pilnas tribīnes, skatītāji gavilē. Un tiešām šis pozitīvais lādiņš, ko deva spēka vīri 2010. gada sezonā. Un mēs to varam redzēt arī tagad, apbalvošanas ceremonijas laikā, pēc 2 dienu cīņām, 10 vingrinājumu. Spēka vīri smaida. Tagad viņi vienmēr un tādi būs smaidoši, bez skrekliem, apmierināti, gandarīti, neskatoties uz nelielajām neveiksmēm. Nu jā, bet katrā ziņā šo sezonu spēkvīru čempionāta sezona ir beigusies, godalgotās vietas sadalītas, bet mēs neatvadīsimies vēl ar jums. Spēcīgākie vīri vēl būs vienu reizi kopā ar jums nākamo nedēļu, kad mēs klātienē LNT televīzijas ekrānos varēsim skatīt pāru cīņas, bet klātienē 28. augustā visi ir aicināti uz Siguldus Kalniešu sporta spēlēm, kur nedaudz savādākās disciplīnās varēsim redzēt arī mūsu šos spēkvīrus, ko šobrīd skatāmies savos televizoru ekrānos. Jā, nu, čempions ir nomainīts. Latvijā par čempionu ir kļuvis Artis Plīvda, bet Agris Kazēļnieks ir izcīnījis ceļa zīmi uz pasaules čempionātu Dienvidāfrikā, kur arī uz dzirdam fonā dzied viens no, neviens, bet slavenākais Dienvidāfrikas spēka vīrs Gerits Badenhorsts. Un šī dziesma ir par spēka vīriem, kas ir kā lieli bruņinieki, kas cīnās ar godīgām metodēm un pierāda, kurš tad ir labākais šajā gadā. Un arī mēs bijām ar jums šovakar kopā. Nu, nezinu, vai mēs esam spēka vīri, bet nezinu, vai es esmu, tu noteikti esi bijis, bet es par tādu centīšos kļūt. Un tiekamies pēc nedēļas atkal ar šiem spēka vīriem. Nu jau komandas sacensībās Latvijas čempionātā pāriem Kuldīgā. Ar labvakaru! Raidījumu piedāvā SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2.